Šodien pagatavosim vienas pannas budžetu recepti, un tā būs zaļā šakšuka no Tunisijas. Pirmais darbiņš mums visas dārzenīšas sagriezt smukos kubiņos. Papriku pārāk smalku varam negriezt. Sīpols pirmais. Nākamais uzreiz baklažāns. Baklažāns noteikti prasīs vairāk eļļu. Viņš mazliet kā švami. Drusku sevi uzsūc. Pirms sāk mums padoties. Mēs varam iemaisīt jau ķiplociņu un liekam arī papriku. Šī brīdī pievienosim arī garšvielas. Kumīns šeit būs noteicošā garšviela. Es likšu pusēdam karoti. Diezgan daudz. Raudeni tik daudz nevajag. Tādu šķipsniņu. Un asā paprika pēc gaumes. Manā gadījumā, protams, daudz. Atkal sasautējam kopā. Kamēr šie mums te sautējās, mēs sagriezīsim olīvas. Olīvas mums dos mazliet skābumu un mazliet ekstra sāļumu. Nākamais mēs pievienosim spinātus. Spināti šeit man jau ir atkausēti no saldētiem. Pārāk nevajag nospiest mitrumu, tas mums palīdzēs izsautēt olu. Un tad mēs ar karotīti izveidosim foršas līgsdiņas. Tad uz mērenes uguns liekam virsū vāku. Un varam iet izlasīt rīta avīzi, iedzert kafiju. Re, te mums pannā ir ļoti ātri pagatavojama budžeta recepte, kas 2 personām būs ļoti jaudīgas brokastis. Varat ēst ar maizi, varat ēst bez maizes, jebkurā gadījumā garšīgi un lai jums labi garšo.